Hans Kristiāns Andersens, Nāriņa. Pirms daudziem gadiem jūras dibenā slējas skaistas marmora un koraļu pilis. Tajās mājoja nāras, un viena no tām bija par visam skaistākā. Viņa bija jaunākā no 6 princesēm nārām, kuras dzīvoja burvīgajā ķēniņa pilī ūdeņu dzīlēs. Nāriņa sāde bija rožu sārta un acis tik zilas kā jūras ūdens, bet viņa jūtās nelaimīga. Māmiņ, kādu dienu Nāriņa vaicāja mātei, kad mēs drīkstēsim iznirt virs ūdens, lai papriecātos par zemes jaukumiem? Tad, kad jums apritēs 15 gadu, atbildēja māte, tad jūs varēsiet sēdēt uz klintīm mēnes gaismā un apbrīnot kuģus, kas šķers okeānus. Bet mazā, nespēdama valdīt nepacietību, neviena nepamanīta iznira virs ūdens. Jūra bija ļoti nemierīga, tad satraukta Nāriņa ievēroja kādu kuģi, tas uzskrēja uz sēkļa. Pēkšņi viņa izdzirdējusi balsi, kad jauneklis sauca pēc palīdzības. Mazā aizpeldēja pie jaunekļa un apņēma viņu ap pleciem, lai tas nenoslīgtu. Viņš ir noģībis, nodomāja Nāriņa, centīšos noturēt viņu virs ūdens un aizpeldēt līdz krastam. Kad uzleca saule, pilsētas iedzīvotāji atrada jaunekli pludmalē. Nāriņa, paslēpusies aiz klintīm, vēroja, kā jūras krastā salasās ļaužu pūlis. Mūsu princis ir izglābies, viņa sauca. Nāriņa arī redzēja, ka princis uzsmaida tiem, kas viņam uzgavilē, un ļoti priecīgs kopā ar pārējiem ieiet lielā baltā pilī. Nāriņa noskumusi, ka nav saņēmusi pateicību par izglābšanu, atgriezas jūras dzelmē, un kopš tā laika viņas sejā vairs nekad neuzplauka smaids. Ko tu redzēji virs ūdens? Zinkārīgas māsas viņai vaicāja, bet Nāriņa neatbildēja. Vienmēr klusā un domīga meitene, tagad ar katru brīdi kļuva vēl klusāka un domīgāka. Viņa centās aizmirsties, rūpējoties par skaistajām puķēm savā zemūdens dārzā, bet atceroties brīnišķīgos ziedus uz zemes, debesu krāsu un vēja glāstus, saskuma vēl vairāk. Reižu reizēm Nāriņa mēnesnītes naktīs iznira no jūras, bet princi nekad vairs neredzēja. Kādu dienu, nespēdama vairs paciest ilgas, viņa pastāstīja māsiņām, kas bija noticis. Ja es varētu staigāt pa zemi, viņa sacīja, es dotos meklēt princi un nekad vairs nepamestu viņu. Iespējams, tev izdosies īstenot savu vēlmi, teica kāds astoņkājs, kurš bija dzirdējis princesītes vēlēšanos. Ja tu dosies pie raganas, kas dzīvo klints alā, un mazā Nāriņa pameta mājas un devās uz raganas alu. Ragana viņai skarbā balsī jautāja, ko tu no manis gribi? Es vēlos, kad man būtu 2 kājas, kā princesēm uz zemes. Tu esi iemīlējusies princī, vai tiesa? Jā, atbildēja Nāriņa trīcošā balsī. Es tev palīdzēšu, apsolīja ragana. Izdarīšu tā, lai tava zivs aste pārvēršās stipru kāju pārī, bet tev par to būs man kas jādod. Došu tev, ko vien vēlēsies, teica Nāriņa, visu zeltu, kas ir jūrā, pērļu un koraļu krelles. Ak, pārtrauca ragana, tas viss mani neinteresē, es gribu tavu balsi. Bet ja tu man atņemsi balsi, sacīja Nāriņa, kā es varēšu sarunāties ar princi? Viņš izlasīs tavās acīs to, ko tu jūti, vārdi nebūs vajadzīgi. Lai notiek, Nāra bija ar mieru, es tev došu savu balsi, apmaiņā pret 2 kājām, kas man ļaus nokļūt pie prinča. Iedzeršu dziru, teica ragana nu jau saldā balsī, kura bija iemainījusi no Nāras, un tu redzēsi, kā piepildas tavas vēlmes. Princesīte Nāra izdzera raganas dzērienu, un zivs aste pazuda. Tās vietā ragana uzbura slaidu kāju pāri. Nāra aši izgāja cauri mežiem, pārgāja pāri kalniem un nonāca pilsētā. Tur viņa uzzināja, ka prinča pilī tiek svinēti svētki. Tev neļaus iet tur iekšā, meitenīt, teica kāds zinkārīgs trusītis, kas tupēja pie durvīm.
Kāpēc nē, nodomāja Nāra. Mana kleita ir tikpat skaista, kā tām dāmām, kas zalē dejo. Kā jau viņa paredzēja, sardzi ieraugot tik daļu un elegantu meiteni, pašķīrās, lai dotu viņai ceļu. Princis vēlējās dejot ar burvīgo un eleganto būtni. Nāra, aizkustināta par prinča piedāvājumu, ar eņģeļa smaidu sejā piekrita. Kā tevi sauc? Princis viņai vaicāja, bet Nāriņa nevarēja atbildēt. Viņa bija bez balss. Vai tu esi mēma? Atkal jautāja princis. Nāriņai sāpēm raudādama apstiprinoši pamāja ar galvu. Nāc, teica princis pēc dējas, es vēlos, lai tu iepazītos ar manu līgavu. Viņa ir ļoti daļa princese, tāpat kā tu, un es ar viņu precēšos. Nārai gribējās kliegt. Es arī tevi mīlu, es tevi izglābu, un tu nenoslīki. Bet tā kā viņai nebija balss, viņa neko nevarēja pateikt. Pēc dažām dienām princis apprecējās ar skaisto princesi, kas nāca no kādas attālās valsts. Nāriņai nācās samierināties. Prinča kāzu ceremonijā viņa nesa līgavas kāzu kleitas velci. Visi baznīcu zvani skanēja svētku ritmā, bet viņai te izklausījās skumīgi. Vēl tajā pašā vakarā jaunlaulātie uzkāpa uz skaista kuģa, un Nāra devās uz pludmali viņus pavadīt. Un tur viņa arī palika, līdz satumsa nakts. Pēkšņi viņa ieraudzīja savas māsas, kas bija izmirušas virs ūdens. Tās sacīja, neraudi vairs māsiņ. Mēs Nāras nevaram iekarot cilvēka mīlestību, tev jāsamierinās. Ragana atbura Nārai zivsasti, un viņas 6 māsas atgriezas jūras dzelmē. Gaišas mēnesnīces naktīs iemīlējusies Nāriņa iznirst no jūras, lai vērotu kuģus. Garām peld daudzi kuģi, bet nevienā no tiem neceļo princis, kuram Nāriņa reiz izglāba dzīvību, un kura viņa joprojām kvēli mīl.